Vai līdzīgs. Maksims Kudrjavcevs gaidam tevi uz apbalvošanu. Aivar 1-14. Nu, tas ir ātrāks nekā Māris skrēja trīnīt. Priekš Māris. Bet es tev saku, ja paliks... Valdis arī tāds smagnējs sāk palikt. Nē. Nē, es domāju, ka nebūs labi pēc tam. Nu būs. Viņiem. Būs ārā no. 10 sekundes. Okam nebūs ārā no 18. Bet es arī tā teicu pirms apļa, kad būs ap 17.5. Māris izstāvā. Māris izstāvā. Mums pie metriem būs 4 kilometri. Nekur būs 4 kilometri. Oi. Vēl nokačā. Nu, tā varbūt būs uz 15.20. Tā varbūt ir pēdējos apli. Pēdējā uzskries. Nu, vienalga tos ir 20 sekundes. Nu, vēl divi apli līdz finišam Emīlam un Ralfam. Kaut kur esot jāizliet šiem puišiem, bet Jūtās svaigs. Jā, Džosens jūtās svaigs. Ļoti stipri jāpieliek ir tempā. Ir. Džosens var ir. Personīgo izskriet. Ļoti pamatīgi jāpieliek, tā vajadzīgs atbalsts ne tikai no Gundags, bet arī no pārējiem. Ralfs Dzosens izvirzās pārliecinošu vadībā. Emīl Matijas Reinfeldu viņš tā pamatīgi apsveic. Šeit Valds Nilots šobrīd 3. pozīcijā skrien, Jānis Krastīņš kā 4. Dāmām Indra Mackevičs skrējienu vadībā. Nē, Jančuks apsteidz rekur Valdi. Jāni, ko tu tā? Pagaidi. Un finišējs jau šķiet ir Māris Pakārklis. Šajā skrējienā viņam var būt īsāk distants bija plānā. Varbūt pulsus uzliec, mēs nezinām. Jā. Kā pirmais finišē Māris Pakārklis šajā skrējienā. Un vēl viens noslēdzošais aplis Ralfam Dzelsenam. 400 metriem Emīls Matijas Reinfelds arī dots noslēdzošajā aplī. Šajā 5000 metrus garajā distancē. Kaut kur jāaiziet šiem puišiem visu laiku. Nu, lūk, mazie tempu bišķi patur tur otrajā pusē, vairs netur. Lūk, arī Indra vēl nedodas pēdējā aplī noslēdzošai, viņam vēl tur liekam vairāki. Tikmēr tūlīt jau finiša taisnē Ralfs Dzosens, šis te ir, nu jau var teikt, uzvarētājs. Jau 15 minūtes, tā kā jāsaka, ir vienīgais Latvijas rekords iespējams šodien paliek Jānhugo Donīša ķērmešanas. Rekords U14 grupā, Valdim vēl 2 apļi, tāpat kā Jānim.
15-13 aptuveni šī skrējiena Ralfa Dzosana rezultāts. Un diezgan daudz vairāk Emīlam būs šajā skrējienā. Turpmāk mums te pūlis, es varētu teikt, pūlis stāv uz apbalvošanu. Varbūt te, nezinu. Nu, pagaidām. Un caurskriena 1+4+4. It's a sign. Take time. Un noslēdzošā apli Jānis Krasniņš arī dodas 3. vietā. Šis jaunietis, tāpat arī Valdis Ņovs. Kā 4. Valdis Jāni var mēģināt noķert, bet varbūt nemaz nevajag. Jānis ar fifīgu tempu uzņēmis. Un Indrē vēl arī tulīt noslēdzošais aplis. Janka, aizej! Aizej, Janka! Janka, uzbiedz! Tu vari! Un Jānis Krasniņš tuvojās finišam 3. vietā, kaut ko užmiedz, kur saka tribīnēs. Un finišē Jānis 3. vietā, Indrai vēl viens aplis. Dāmu skrējiena absolūtai līderi pārliecinoši vadībā dāmu skrējienā Indra Mackeviča. Ejam apbalvoties, jā. Nav ko. Cik te mēs te gaidīsim, kamēr visi noskries Indra. Tikai uzmanīgi tie, kas ies fotografēt, ja Indra nepagrūšat, Indrai vēl finišs. Apbalvosim labākos 300 metrus skrējēju USO 16 grupā Zēnus un Lodes Grūdējas. Sāksim ar zēniem. 3. vietā 300 metru distancē U16 grupā Andrijs Bidnieks, Ogres Naudas sporta centrs. 2. vietā arī no Ogres Naudas sporta centra Maksims Kudriavcels, 40 sekundes 39 simdelis. Un ātrākais šodien 300 metru distancē U16 grupā zēniem Reinis Cīrulis, Kokneses sporta centrs. 40 sekundes un 13 simdelis.